Nu, sveika tauta, tā kā es vakardien nonācu līdz galapunktam vēlu vakarā, proti cēlos 3 naktī, lai 5 būtu lidostā. Nu, jūs vakar redzējāt visus tos notikumus, kā tika atcelti lidojumi, līdz beidzot ap pusnakti es nonācu Piemaskavā. Šobrīd atrodos šeit un ierakstīšu nelielu video, lai visi tie, kas varbūt bija satraukušies par manīm, būtu mierīgi. Kā mēs redzam fonā, es atrodos tagad parkā. Cilvēki joprojām ir mierīgi, staigā. Paiesim mazliet pa parku, parādīšu, kā te izskatās. Un, principā, uzreiz arī gribu visu nomierināt, jo man laikam sanāca tā, kad es aizbraucu un izlecu ēterā, tieši ar tādu tā kā karstu reportāžu, pats biju uzvilcies un, protams, sanāca tā, ka laikam gan viss tā kā kakas samet uz ventilātoru un tā panesās tā, ka maz neliekas. No vienas puses ļoti priecēja tas, ka daudz tomēr ir sakarīgi cilvēki, kas visu saprot, atbalsta mani, pārdzīvo, jo principā es jau neesmu uz šejienu atbraucis, lai tagad te noliktu kādu no pusēm vai aizstāvētu vai vēl kaut ko. Viens sakot, atbraucu es pie saviem brālēniem, kurš viens ir Čeļabinskā, otrs ir šeit Piemaskavā, lai viņus satiktu un pie reizes paskatītos, kā reāli dzīvo Krievija. Un esmu tiešām, atvainojiet, tāds secinājums pozitīvā šokā. Jo, ja mēs visu laiku dzirdam, ka te viss ir slikti un viss ir vai, tad atbraucot šeit, es redzu pavisam citu ainu, kas krasi atšķirās no tā, ko es redzu pie mums mājās. Tajā laikā, ka mēs redzam, kā mums šķīst pilsētas, kā mums viss paliek netīrāks un netīrāks, cilvēki arī zaudē savu cilvēcību. Tad šeit es redzu pavisam citu ainu, ko es pilnīgi negaidīju. Varbūt par tiem 15 gadiem, ka es neesmu bijis šeit, es ieraugu pavisam citu Krieviju. Viss tiek sakopts, paskatieties, viss ir tīrs. Es nekad nedomāju, ka man kā latvietim būs doma, kur lai nomet izsmēķi. Krievi taču ir cūkas tā kā tā, bet viņi ir mainījušies totāli. Kultūras līmenis ir pavisam cits. Neviens nelamājās. Dzērājus neredz. Cilvēki ir ļoti pretimnākoši, mierīgi, kulturāli. Godīgi sakot, man tas ir šoks. Bet no otras puses tas ir pozitīvs šoks. Atrodoties šeit, vismazāk gribās runāt par visām šīm te pif-paf lietām. Jo par tām šeit neviens ikdienā nerunā. Tik daudz, kad visi uzmanās un tiek brīdināti un tam līdzīgi. Bet bērni spēlējās, viss ir tīrs, viss ir forši. Par to mani lamāt par kangaru nodevēju. Vai, es nezinu, rakstīt gan arī iesniegums kaut kādiem spēcdienestiem, lai mani tur kaut kur sagrābi un es nezinu, ko ar manīm izdara. Cilvēki, es esmu atbraucis pie saviem kaimiņiem, ar kuriem mēs esam dzīvojuši, kā teikt, plecu pie pleca, 100 gadu. Es nesaprotu, kāpēc man ar viņiem būtu tik briesmīgi tagad kaut kādīgi jāplosās un jāaprunā viņi. Tas, ko es filmēju, ir tikai tas, ko es redzu un atzīmēju. Jā, ka te ir kļuvis skaisti, ka cilvēki ir kļuvuši kultūrāli. Nevajag tajā visā pīt tās lietas, par kurām mums pa teļuku no rīta līdz vakaram runā un mēģina mūs pa tādiem padarīt. Nevajag. Un arī es nevienu nepiesaucu uz kaut kādām neforšām lietām. Tieši otrādāk. Esam cilvēcīgi, draudzīgi. Neplosamies. Un tagad vēl par to, kāpēc man ir tāda pozitīva attieksme pret rītdienas notikumiem.
Tāpēc, kad es nevaru sevī neko izmainīt, es esmu dzimis Padomju Savienībā, pusmūžu nodzīvojis tajā. Es esmu dzimis, burtiski 20 gadus pēc Otrā pasaules kara, pēckara bērns. Un es ļoti labi atceros, ko mani vecāki stāstīja un vispār par Otro pasaules karu, kādas šausmas notika, kas bija tie, kuri tika galā ar tām šausmām, kuras mums nāca virsū. Un man ir normāla attieksme pret to, kad Krievi ciena mūsu senčus, kur uzvarēja fašismu, kur apturēja tās briesmas. Un rītā viņi svin savu uzvaru. Kāpēc, esot šeit, neizmantot gadījumu un nepiedalīties tajā? Galu galā, ja tajā var piedalīties tādi līderi kā Si Dzimpiņš un vēl daudzi, tad kāpēc man vajadzētu pateikt, nē, es to neatbalstu vai kā? Kā es varu to neatbalstīt, mīļie mani? Tas taču ir tik normāli. Tāpēc neslimojam, noskatāmies uz to un padomājam, vai mēs neesam kaut kur pazaudējušies. Bet par to tālāk, kas notiks, par to jau rīt. Šodien mieru visiem uz zemes, arī Latvijai mieru, un tiksimies rīt.